Mēs esam atbraukuši uz Lietuvu, mēs tagad aiziesim paēst McDonaldu. Ja vienmēr visur. Mēs esam atbraukuši uz Poliju, mums ir palikuši līdz Varšavai kaut kādi 200 kilometri, bet mēs jau esam Polijā. Es nopirku padzerties savu šo te enerģisko. Es gribu izmēģināt visus enerģiskos dzērienus, kas mums nav Latvijā. Šīs 3 dienas, tāpēc cheers. Šos jau biju dzērusi, bet te nebija tas kokosrieksta ar berīzu. Dosimies tālāk un, man liekas, mums būs vēl viens stops pirms mēs būsim galā. Mēs jau esam atbraukuši mūsu galamērķī, mums jāgaida check-ins. Un mēs esam ienākuši tādās kā drogās, bet te ir no viss kaut kā pa bišķiem. Tu var filmēt? Filmēšu savu. Ir pat spēlējumu. Te reāli ļoti smieklīgi spēlēt. Man liekas, pēc pūkšā gāzi ir reāli. Negribat zaļu? Jā, te pats uz zaļu. Mūsu pirmais experience ieejot kaut kādā piemājas veikalā. Kaut kur nav ieslēdz kastes augšā veikā. Te ir reāli šī. Bet šitā diezgan Bulgārijā šitā visi veikali izskatījās. Jā. Te izstāst tā, ka to ko īpaši, tad jāprasi. Es varu lūdzu aizsniekam. Es laikam centrā pirkšu ūdeni. Es šeit nepirktu. Nē, es jau arī domāju. Nē, es, protams, ka varētu pirkt, jo mums kaut kas veiksies atnāk. Jā, toals papīra. Mums tur būs, domāju, toals papīrs. Es domāju, ka jā. Hello guys, mēs esam atbraukuši. Nākam iekšā, šeit uzreiz ir skapis, parādi. Tur ir ļoti cute sēdeklīti. Šeit neko nelasiņ, jo ir karsti, mums nav jakas. Tad šī ir pirmā istaba, ienākot šeit iekšā. Nāc iekšā. Šeit ir vēl viens skapis, galds un te ir 2 gultas. Šī arī būs mūsu istaba. Tad mums arī ir loks, parādi skatu uz nākamo māju. Mums ir arī televizors. Tad ejot šeit ir vannas istaba, šitā kamera sako man. Nu, ja nebūs apakšā mērīt tur. Šī ir vannas istaba, šeit izskatās šādi. Te ir diezgan tāds smuks spogulīts ar gaismiņu. Nekas īpaši. Tāds diezgan plats. Man ļoti patīk, noteikti taisīšu spoguļbildes. Tad šeit ejot ir tāda pavisam maza virtuvīte. Viss, kas te mazais leduskapīts, mikroņu krāsnes, lieliski. Tad šeit ir vēl viena istaba. Jūs būsiet video storijā. Šeit ir arī skapītis. Tas ir diezgan smuks skapītis, cute. Tad viņām ir šāds displejs. Ļoti smuku, hello. Jā, un tas arī basically ir viss. Noliec to koferu te uz galda, lai es varu viņu izkrāmēt. Rekur lēnām jau krāmējos. Ārā. Es gribu ātri, pirms mēs dodamies izkrāmēt visas drēbes, saprast, kāda man ir outfiti, un tad pārdēvties, jo ārā diezgan karsti. Šis būs mans šodienas outfits, uzlūku šos te sārks no Zāras un balto krekliņu. Tad braucām uz Varšavas centru. Mēs tikko uztaisījām daži bildītes. Mēs esam šeit atnākuši. Ļoti skaisti. Tas viss tik smuki tur izskatās. Un šeit arī šitā strūka, kā amazing. Es ļoti gribu atrast Starbucksu. Re, kur ir kaut kāds veikals liels, kur ir arī apģērba veikali un tā. Es domāju, ka varbūt tur varētu būt Starbucks, bet es nezinu. We'll see. Es gribu uztaisīt bildes. Tur dažas. Ir ļoti karsti. Sanāk, ir kaut kādi 27 grādi, bet ir nenormāli karsti. Bet mēs ienācām Bath and Body Works, un te ir tik daudz lietiņas, pamēģināju to hand sanitizeru. Tik ļoti labi smaržo. Iesim Sephora obligāti, es gribu pasīties. Marš kaut ko nopirkt. Šitie, kas ir vairāk tā kā te, ķipa uzreiz ir to balsot. Jā. Mēs tikko bijām iegājuši nopirkt ūdeni, un tagad mēs iesim uz Victoria's Secret. Es nekad neesmu bijusi, man liekas, tikai Latvijas lidostā.
Un tad mēs vēl iesim Laša veikalā. Tur, kur ir Laša veikals. Un tagad mēs ejam iekšā Victoria's Secret. Es gribu redzēt tās pidžamas, kas ir visas tās populārās. Mēs paņemsim Starbucks un tad mēs laikam iesim atrast kaut kur paēst, kur aiziet. Jo viņi grib ēst. Es īstenībā vēl negribu ēst, par ko es brīnos, jo es neapēdu vispār pirmajā ēdienreizē neko. Bet es redzu. Mēs tagad meklējam kaut kur paēst. Mēs esam uz šādas ieliņas. Es nezinu, kas tā pa ieliņa, bet izskatās šādi. Paņēmu Starbucksu. Es vēl neesmu pagaršojusi, pēc paņēmu vēl karameļu macchiato. Terms būs garšīgs. Īstenībā varētu uztaisīt taistestu. Oh my gosh, tik garšīgi. Tā kā kafeīna. Nav tik tā kā ūdeņaina. Un tā kā var just kafiju vismaz. Sūt tieši tāpatās kā... Nē, ir bišķi vairāk kafijas garš. Ir normāli. Kāds ir pagaršana? Es gribētu tos frappuccino pagaršanu. Jā, jā, garšīgi. Mēs atnācām tagad paēst uz kaut kādu vietu un es nevaru izdomāt, es ņemšu varbūt karbonaru vai arī picu margaritu. Papēdām, tagad mēs esam atnākuši kaut kur šeit. Nevar redzēt, viņas taisa bildes. Es arī pēc tam uztaisīšu bildes. Bet mēs bijām kaut kādā vienā garšīgā vietiņā. Es nezinu nosaukums, neesmu piefiksējis. Bet tur bija tik garšīgas, pagaršoju olīves ar to maizi un eļļu. Oh my god, tik ļoti garšīgi. Man vispār pēc negaršo olīves, bet bija ļoti, ļoti garšīgi. Tev garšoja? Jā. Labrīt! Ir pirmā diena Polijā, ka mēs esam pamodušies. Un tagad man ir plānā saskruļot matus. Un tad arī paēdīšu, uzkrāsošos. Un tad arī mēs dosimies atpakaļ uz Varšavas centru. Mums šodien plānā ir pastīties dažus apskates objektus. Protams, sataisīt bildītes. Un jā, let's get ready! Taisīt matus, tagad es ātri uzkrāsošos. Es šitās priekšējās šķipsnes atstāšu šādi, kamēr viņas iesēdīsies, un kad es pabeigšu make-up, tad es tikai ņemšu nost. Šis ir pirmais options. Jā, tā kā bet ar baltu, bet smukāk, bet man nepatīk tam baltiem tas materiāls. Viņš, jā, tas rīpēns, bet man nav cita balta. Es tā arī dodu, kas man bija vakar. Šādi te izskatās man šodienas make-up. Šodienas pirmais outfits, pēc tam mēs pārģērbsimies uz ārtākām drēbēm. Tikko izkāpām no autobusa. Mēs tagad ejam pa tādu smuku vietiņu. Mēs iesim uz pili, tāpēc mēs esam arī apģērbušās tā smuki. Yes! Gorgeous! Te tik smuki, man liekas, ziemā, te vispār būtu tik smukas bildītes starp šitiem kokiem. Aiziesim uz to pili, pēc tam plānā mums ir vēlāk aizbraukt mājās uztaisīt kaut ko paēst. Pārģērbsimies, tad mēs dosimies uz centru, iespējams kaut kādu shopping mallu, jo būs ļoti, ļoti karsti. Bet tāds ir tāds mini plāniņš šodien. Mēs esam tagad atnākuši pie īstās pils, mēs visu šīs reizes vienkārši gājām pie citām vietām, bet mēs atradām. Šeit ir ļoti daudz cilvēki, tur tālumā, es nezinu, vai ievarēs redzēt, bet tur pārdod saldējumus. Bet mēs esam šādā vietiņā. Tagad Katrīna mēģinās tikt tur, lai var uztaisīt no šejienes bildīti tur.
Mēs esam Jaunākspotiņā, tagad taisam šeit bildītes. Šādi te izskatās no priekša. Šeit tāds liels placīts, kur viss taisa bildītes. Un šeit brauc kuģītis, tāds maziņš. Un šeit arī ir ļoti, ļoti milzīgas zivtiņas. Mēs jau drīz dosimies atpakaļ mājās, jo pirmkārt ir ļoti karsti. Un es gribu pārģērbties, man šausmīgi jau sāp kājas no tām augstspēšu kurpēm, bet domāju, es tagad arī kaut kur viņas pārvilkšu, jo es beiguši taisīt bildes šajā outfitā. Lieta vēl tā izteigās ir pa parku, tad arī dosimies atpakaļ uz autobusu, mums vēl kaut kādu pusstundu būs jābrauc. Un jā, nu. Mēs esam atbraukuši uz to pilsētu, kur mēs tā kā paliekam, man liekas, 2-3 pieturas no mūsu Airbnb. Mēs tagad meklēsim veikalu. Cām atpakaļ uz mājām, jau uzvilku savu pidžamu kraklu, lai man ir ērti. Jo es mainīšu outfitu, lai es varētu uztaisīt savādākas bildītes. Jo mēs tagad plānojam, ka paēdīsim aizbraukt uz pilsētu Varšavas centru. Uz lielveikaliem staigāties. Es uztaisīju sev paēst. Pastāsti, ko es uztaisīju. Mēs uztaisījām netīros frikartupeļus. Ar bekonu un sīru mačo. Jā. Tā bļodis tad viņš netīri. Nu, bišķi. Mēs necentāmies estētiski. Šo baigi labi. Jā. Bet tos piparus arī jūs. Nu, nevis piparus, bet to paprikas piegaršu. Es teiktu 9. Cik tu? 7,3. Jo paprika. Jā. Mēs tagad atbraucām meklēt Primarku. Man tikko nokrita telefons un man ieplīst 2 kameriņās tā kā stūrīši. Kinda sad. Bet mēs braucām ar kaut kādiem 2-3 sabiedriskiem, jo mēs aizbraucām pa tālu. Un tad mēs braucām atpakaļ. Bet man liekas, ka šitā būs arī tā ēka, kurā ir. Bet ir ļoti karsti. Ir grādi, var kustīties. 30. Jēziņ. Ir 30 grādi. Un šādi mēs ejam. Mikam arī. Viņš jau teica. Mēs esam ienākuši Primarkā. Te ir tik labas cenas. Ļoti patīk Primarks, viņas mīļākais veikals. Tas paaugstīm krekliņš, iedomājies? Tā kā paaugstīms, bet krekliņa formā. Mēs te būsim kādu laiciņu, jo es gribu atrast visu kaut ko. Man ir galvenais mērķis ir atrast kosmētikas dūpus. Mēs varētu ar to sākt. Jo man drēbes ir ļoti daudz, man skapī nav actually vietas. Tāpēc es gribu sākt ar kosmētikas dūpēm. Viņi varētu būt kaut kur tuvāk kasei. Un tad vēl es gribu pastīties Primarkā Kitten Heels. Tos arī bija jauks savā višlistā. Šitā smuka. Bet jā, un pēc tam, kad es atradīšu to, ko es biju jauks višlistā, tad es varētu pastīties kaut kādas drēbes, kaut ko citu. Jo jāpieturas pie mērķa. Es vēl varētu paņemt auskariņus, man nav. Tādi te auskariņi. Es tiešām varētu paņemt kaut kā, šitādi. Man patīk, ka tādi karajoši, kas karājas. Mēs pabeidzām šopingu, mēs tagad beidzot atnācām paņemt kafiju. Mēs esam atnākuši uz Costa Coffee. Kamera to neredzēs, bet mēs esam atnākuši Costa Coffees, paņēmu Iced Salted Caramel frappi. Pirmo reizi tādu mēģināšu. Bet jā, pēc tam mēs aizbrauksim beidzot mājās paēst, un tad mums ir plānā beidzot braukt uz to vecpilsētu. Mēs šeit īstenībā esam diezgan ilgi. Jā, negaidīt ilgi, jo man kāds, ka būsim ātrāk. Bet es nopirku ļoti daudz foršas lietiņas. Es pagaidīšu savu frappi, un tad arī dosimies. Mēs atnācām uz Pietru, gaidījām autobusu. Un tas autobus vienkārši pabrauc garām un nepiestāja. Mēs nospriedām, ka visticamāk viens sauspēļu pogu, kad viņš tur parkosies, iebrauks jau. Tā iepriekš arī bija nepiespiež pogu, tad viņš tā kā nepiestāja nekādā Pietrā. Tāpēc mēs ejam uz nākamo vai arī uz tramvaju. Tā kā, jā. Ja ne, tad mēs iesim ar kājām. Nav jau tik tālu it kā jāiet, bet tāpatās ļoti stulbi. Dodamies tālāk. Labrīt! Ir 3. un pēdējā diena. Mēs tagad taisamies. Mums pēc stundas ir jāizrakstās. Es atkal ieskruļoju matus. Šodien man ir outfitiņš
no vakardienas krekliņš. Šis melnais ar beklas muguriņu un roziešu un svārki. Lūkšu savas jaunās kurpītes, kuras vakar nopirku. Mēs jau paēdām brokastis un arī sakrāmējāmies. Šeit man ir vēl jāsaliek somā dažas lietiņas. Un tā mēs jau tā miskaste. Nu, pa lielam esam visu sakārtojuši. Es vēl gribu uztaisīt, kad es sakrāsošos šeit bildi. Šeit pie palodzītes. Vai otrā istabā pie palodzes. Pasīšos, kurš smakāk. Laikam otrā istabā būs smakāk. Šis ir paveiktais make-ups. Tāds natural ar ļoti daudz blušu. Šādi izskatās mati. Cerams, nāks uztaisīt pāris bildītes pirms izjūka priekša. Kad ejam uz metro, brauksim uz Varšavas centru. Mēs esam atbraukuši uz centru. Ļoti ceru, ka kaut kas būs vaļā. Cerams būs, bet man jau liekas, ka centrā vajadzētu būt vaļā kaut kam. Mēs ienācām Starbucksā, paņēmu nevis kafiju, bet mango dragon fruit refresheneru. Wow, tik garšīgs. Kādu tu paņēmi? Berry? Man ir mango dragon fruit pagaršo. Tā nav īpaši. Tā garšo? Šāds skāps. Vienādi. Mēs izkāpām ārā no autobusa. Mēs tagad ejam uz Vecpilsētu. Mēs jau varam viņu redzēt. Tik smags spogulītis. Tas kā Harry Potter veikali.